Šodien super sarežģītie jautājumi. Es gatavs. Aiziet. Kādi varētu būt iemesli, kad automašīnas dzesēšanas sistēma nespēja uzturēt optimālo dzesēšanas šķidruma temperatūru ilgstošas braukšanas laikā un kā šīs problēmas efektīvi novērst? Variants sākam pārbaudīt antifrīzu līmeni, ja tas ir viss kārtībā, iespējams, ka termostats un, ja termostats ir bojāts, loģiski viņš jāmaina. Kaspar, nākamais jautājums tev. Degviela. Kā tiek diagnosticēts problēmas degvielas iesmidzināšanas sistēmā, kad degvielas patēriņš ievērojami pieaug bez acīm redzama iemesla? Pirmais vajadzētu pārliecināties, vai degviela reāli netek ārā no bākas, no tādām lietām. Nākamais solis būtu diagnostika kompjūtera, es teiktu tā. Un, ja tur neuzrādās, tad, teiksim, ņemt ārā sprauslas, tādas lietas un es pārbaudīju. Uldi, tagad jautājums tev. Vai tu vari paskaidrot hidrotransformatoru lomu automātiskajā transmisijā un kā tas varētu ietekmēt automašīnas veiktspēju, ja tas darbojas nepareizi? Kādi ir iemesli, kāpēc manai automašīnai rodas neregulāras detonācijas zem slodes un kā viņas precīzāk noteikt to avotu? Principā, ja jums ir dīzels, tā varētu būt sprausla, bet ja benzīns, tad sveic. Uģievi, jautājums tev, kā varētu diagnosticēt un atrisināt problēmu, kad bremžu pedāls pakāpeniski kļūst mīkstāks, neskatoties uz to, ka bremžu šķidruma līmenis ir normāls? Viens no variantiem varētu būt to, ka nav kārtīgi bremzes atgaisotas. Otrs variants varētu gadīties to, ka bremžu galvenais cilindrs ir bojāts, bet ieteikt atbraukt pie mums un veikt diagnostiku tā, lai varētu saprast, kas tiešām ir pa vainu. Kādi soļi tiek izmantot, lai diagnosticētu sarežģītus elektroniskos traucējumus, kad automašīnas vadības paneļa nolasījumi ir pretrunīgi? Veicam datordiagnostiku, izmantojam testerus, visu, lai tiktu līdz galam samainīt detaļu vai veikt remontu. Tad, ja jums vajag atrisināt sarežģītas lietas, sarežģītas jautājumus saistībā ar mašīnām, tad jūs zināt, kur braukt Krustabaznīcas iela 12C GT garāžu.